Man ļoti daudz cilvēku zvana, draugi, radinieki un grib zināt, ko es domāju par situāciju šobrīd, par to satraukumu, kas ir radies. Praktiski kopija ir tieši to pašu, kas bija 22. gadā, kad uzsākās pilnizmēra karš. Cilvēki ir satraukti, un tas, ko cilvēki grib dzirdēt, ir skaidru valodu, bez politiskā blā, 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 atkal salkanās tās. Nē, situācija ir nopietna, bet cilvēki jau, protams, ir nobijušies, un arī man ir uztraukums par 3 bērniem, par māti, par draugiem, par pašu Latviju, kas ar mums būs. Pie šiem ģeopolitiskiem pavērsieniem es gribētu nomierināt cilvēkus, jo šo uztraukumu jau arī palielina, diemžēl, siliņas šī te politiskā paralīze, kas šobrīd notiek. Nav tur nekā dinamiska un nekas tur nebūs. Tā ir nespēja dotajā mirklī. Un tas tikai palielina neticību sabiedrībai pret varu, pret valdību. Tā izskaitā arī pret mums deputātiem. Tas viss vēl klajā podā uzticību. Latvijai apdraudējums šobrīd nav. Cilvēkiem nav jāpako soma 72 stundām, nav jāiepērk rezerves, nav jāpērk šobrīd ģeneratori tūlīt un tagad. Latvijai apdraudējums var rasties pēc 2-5 gadiem, bet ne ātrāk. Viss, protams, ir atkarīgs no izlīguma sarunām, kas šobrīd notiek. Tas ir pamatjautājums. Bet man patīk balstīt savus domas, savus vērtējumus tieši datos un faktos. Un paskatīsimies. Šobrīd Krievija nav spējīga karot citā frontē vēl atvērt kādu līniju. Jo, paskatāmies vienkārši skaitļos. Krīmu, kad okupēja 14. gadā, Krievija ieņēma 42,000 kvadrātkilometru, kas bija aptuveni 7% no Ukrainas teritorijas. Savukārt jau 22. gadā, kad ir pilnizmēra karš, bija Krievija okupēja 119,000 kvadrātkilometru, kas bija 20%. Ukraina atsita. Ukraina pat tika apakaļ līdz 16%. Un pagājušā gadā, viena gada laikā, kad Krievi intensīvi ir uzbrukuši visu gadu laikā, iedomājieties, cik Krievija ieņēmusi 4168 kvadrātkilometrus. Tie tikai 0,69%. Tas pat nav procents no kopējās 603,000 kvadrātkilometru. Un kopā tas šodien sastāda 18%. Tad Ukraiņi ir atguvuši apakaļ savus teritorijas. Un Krievija tiem 0,69% pagājušajā gadā iztērēja 430,000 savu dzīvā karaspēka apmēru. Jūs iedomājaties, tas ir 103 karavīri uz 1 kvadrātkilometru gājuši bojā. Un ne tikai, tur ir 3690 tanki, gandrīz 9000 bruņumašīnas, 3000 artilērijas ierīču, 313 raķešu sistēmas. Tas viss ir tērēts tikai, lai 0,69%. Tas ir nekas. Un nav viņiem pieejams jau vairs rezerves un bruņojums, griežās pie Ziemeļkorejas, griežās pie Irānas, griežās pie Baltkrievijas, pie Āfrikas patreiz karaspēka un nav spējīgi ieņemt Ukrainu un nav spējīgi kontrolēt šos 18%. Tāpēc mūsu drošība ir atkarīga patiesībā no Ukrainas spējas aizstāvēties. Tas ir mūsu garants, kad karš pie mums neienāks. Ir tieši palīdzēt 100% šobrīd Ukrainai. Ja gribam, lai Latvijā un Eiropā šis karš neturpinātos, ir jāstiprina tieši Ukraiņu spējas. Un, protams, kad būtisks faktors, kā šobrīd ir šis miera izlīgums dotajā mirklī, tiks finalizēts. Tā ir atkarīgs pēc tam, cik ātri Krievi var atkopties, savus resursus papildināt un atkal būt spējīgi kaut kur atvērt fronti. Tam mums ir atlikuši 2 līdz 5 gadi, ja notiek miera izlīgums, un, diemžēl, iznākums ir nelabvēlīgs. Bet ir faktos arī balstīti un jāsaprot, ka, lai uzbruktu, kā Krievija uzbruktu un iekarotu teritoriju, ir vajadzīga karaspēks 3-1 militārā mācībā. Bet Ukrainas piemērs rāda, ka 2024. gadā Krievija tērēja 5-1 un nespēja iekarot šo teritoriju. Tad 5 reizes vairāk uzbrukošā karaspēka nekā aizstāvoša. Un te mēs varam mācīties no Ukrainas aizsardzības. Ukraiņi ko darīja? Frontes līnija, aizsardzības līnija, tranšejas, mīnētās zonas, precīza artilērija un dronu armija. Un es arī gribētu piebilst vienu svarīgu faktu. Lai noturētu okupētu teritoriju, ir nepieciešams nopietns karaspēks. Tas ir, mēs redzam piemērus, piemēram, kara mākslā tas ir aprakstīts, ka tie ir 10 līdz 20 karavīri uz 1000 iedzīvotājiem. Irākā tie bija 20 karavīri un Amerikas karavīri, kas nespēja noturēt pret 1000 iedzīvotājiem. Savukārt Afganistānā bija 7 līdz 12 un uz 1000 nevarēja arī noturēt.
Savukārt, rēķinot Ukrainu, ja nu Krievs gribētu okupēt visu Ukrainu, tur būtu nepieciešams vairāk nekā 1 miljons karaspēka, lai spētu noturēt Ukraiņu un arī partizānu un sparošanās cīņu pretī. Krievijai šāda resursa nav nedz šodien, nedz arī rītdien. Krievija pat nespēja šobrīd savus iekarotos, okupētos 18% no Ukrainas teritorijas nosargāt, tāpēc viņas spējas ir ļoti limitētas. Un mēs arī redzam, kas notiek ar Krievijas ekonomiku. Praktiski viņai ir atlicis 1 gads tādā režīmā, kā šobrīd karojot, un tālāk viņi nav spējīgi. Un paskatāmies 1 gadu laikā 0,69% tikai iekarot. Tā kā Krievijas pozīcijas ir ļoti vājas. Vienīgais, kā viņi spēj eksistēt, ir ar gāzi un naftu, kur sankcijas strādā, bet nepietiekami. Viņi iemācījušies apiet un gūt sev resursus, finansiālos resursus, lai barot kara mašīnu. Un tāpēc mums ir jāpaliek maksimāli pūliņi, lai šīs sankcijas strādātu un viņi nespētu barot. Un, diemžēl, ko mēs redzam, ģeopolitika ir mainījusies. Tā ir mainījusies no demokrātijas, starptautiskajām tiesībām un līgumiem, diemžēl, uz spēka darījumu regulējošo kārtību. Un, es ar to neesmu mierā un neesmu mierā ar veidu un komunikāciju, kādā veidā to ir Amerikas prezidents uzsācis, bet mums ir jārēķinās un jāpielāgojas šim. Es esmu priecīgs par to, ka Eiropas Savienība ir dabūjusi poti pakaļā, ir tāds wake-up call. Kas ir jādara mums, kas ir mūsu, mums ir jārīkojas, mums ir vajadzīga pirmkārt rīcības spējīga valdība. Tādas mums, diemžēl, šobrīd nav. Otrs, mums ir jāpieņem īpašs režīms, likums, kāds tas bija pandēmijas laikā, lai mēs spētu efektīvi un ātri risināt mūsu aizsardzības spējas. Mēs sev atturēsim no kara tikai tad, ka mēs gatavosimies karam. Tieši tad kara nebūs. Jo gatavāk mēs būsim, jo šāda drauda būs mūs mazāk. Un visas pūles mums ir jāieliek tieši aizsardzībā. Protams, ka arī ārlietās mums ir jākoordinē un jādibina 5 valstu koalīcija. Tātad tā ir ārējā Eiropas Savienības robeža pret agresoru valsti, tā ir Somija, 3 Baltijas valstis un Polija. Polija prezidējušā valsts, tāpēc ar Poliju ir jāveido īpaši attiecības, jo tieši Polija var mainīt šo jautājumu un tieši Eiropā ietekmēt. Tāpēc mums visiem jāturās kopā, un man ir nesaprotams šis Makrona Francijas aicinājums kaut kā dalīt ar atslēgas valstīm tiksies un ar pārējām nē. Un kas ir atslēgas valsts, kas tas par terminu, un kāpēc tur nav Baltijas valsts, mēs 5 valsts, kas ir robežojas tieši ar agresoru valstīm. Tātad arī mums jāstiprina ekonomika. Katram ir jāzina savus uzdevumus. Mums jāsinhronizē arī ir aizsardzības ministrija ar iekšlietu ministriju. Mums ir tūlītēji jārīkojās, mūsu laika nogrieznis ir dots 2 līdz 5 gadi. Tātad mums ir jāstiprina mūsu robeža, ir jāveic skaidra aizsardzības līnija un jāmācās no Ukraiņiem, kā viņi dara to tur. Mums ir savi spēki, kapacitāte, resursi. Tieši Latgales teritorijā, tieši pierobežā ir jābūvē šī aizsardzības zona. Mums, diemžēl, jāpieņem arī politiski nepatīkami lēmumi, bet ir jāpārauj sliedes, jāpārauj arī ceļu kustība, nekāda ceļu kustība, nekāda dzelzceļa kustība pasažieru ziņā uz Krieviju un atpakaļ. Tā kā to ir izdarījis arī Somija. Mums ir nekavējoties jāsamazina vismaz 15% tēriņi valsts aparātā. Mēs Dišķibelē ļoti labi redzējām, kā 20% mēs bijām spējīgi samazināt. Tie bija 2,1 miljards. Tas ir tas, kas ir tieši vajadzīgs mūsu ekonomikai un aizsardzībai. 18,000 cilvēku resursu toreiz atbrīvojām. Es šobrīd pietiek ar mazāk un to darīt tūlīt. Mums vajadzētu apturēt muļķīgus izdevumus, muļķīgus pētījumus, barot NVO organizācijas bezjēdzīgi. Un te arī labs piemērs ir Eiropas atvesļošanās fonda nauda ir piešķirta Latvijai 1,8 miljardi. Latvija ļoti daudz no tā vispār nav iztērējusi, bet te ir salikts prioritātes, kas ir pilnīgi pretējs tam, ko vajadzētu darīt šodien. Klimata mērķa sasniegšanai 37%, 676 miljonus mums jātērē klimata mērķi. Piedodiet, klimata mērķi ir jāiesaldē. Nekāda klimata mērķi nebūs izpildām, jo mums nebūs drošība un aizsardzība. Digitālā transformācija 20%, 365 miljoni. Jā, tas ir vērtīgi, ja tas aiziet tikai vērtīgos projektos, nevis vienkārši stiprināt kaut kādas ministriju mājaslapas. Nevienlīdzības mazināšana 370 miljonus nevienlīdzības mazināšanai. Piedodiet, valsts drošība pirmajā vietā. Ekonomikas transformācija un veselība un tā tālāk, cik simtiem miljonu iekšā ir, kas ir jāvelta. Visi Eiropa pateica, Eiropas šobrīd komisija pateica, ka šo naudu viņa taisās virzīt tieši aizsardzības stiprināšanai. Tā kā esam pirmie, mums to vajag visvairāk nekā Spāņiem.
Ir jādomā un jārīkojas ar militāru domāšanu un militāro pieeju. Kā visīsākajā laika periodā ar vismazāk resursiem panākt tiešu rezultātu. Ko tas nozīmē? Mums ir jāiesaldē šie klimata mērķi 13 miljardu eiro, kas mums reāli nav. Mēs nevaram iedomāties būvēt zaļus tankus vai zaļus dronus. Mums tomēr ir jāliek pa prioritāti mūsu atlikušajā laikā aizsardzība. Mums ir jāapvieno arī neefektīvas liekas ministrijas, kā piemēram veselības ministrija jāapvieno ar labklājības ministriju. Es vispār nesaprotu, kāpēc viņas dzīvo atsevišķu un pilda vienu to pašu funkciju sabiedrības vajadzībām. Mums ir KEM ministrija, vara ministrija, ekonomikas ministrija jāapvieno vienā, tieši tāpat kā augstsprieguma tīkli ar sadalstīkliem jābūt vienam, nav saprotam viss šis izšķērdīgs aparāts, kā piemēram arī, kāpēc mums ir Rīgas meži un Latvijas valsts meži, kāpēc nevar būt viena meža. Latvijas dzelzceļš. Mums Latvijas dzelzceļš šobrīd vēl joprojām strādā signalizācijas sistēmā, kopā vienotā sistēmā ar Maskavu. Lietuvieši, piemēram, ir atslēguši jau sen, viss viņam signalizācijas sistēma. Mums Krievija zina katru dzelzceļa vagonu, kur viņš pārvietojas, kur viņš atrodas un kas tur ir online. Mums jāveic ir energosistēmas drošības audits. Mēs redzam Ukrainas piemēru, lai mums ir pilnībā droši ar ģeneratoriem, ne tikai ģeneratoriem, arī ar fizisko apsardzi, lai mūsu kritiskie infrastruktūras objekti būtu apsargāti. Mums ir reāli jāsalāgo lielie projekti. Ja mums ir laika nogrieznis dots mūsu aizsardzībai un robežai, mums ir jāsaprot, vienlaicīgi Rail Baltica būvniecība, lidostas termināla attīstība, Sēlijas poligona būvniecība, enerģētikas stiprināšana no Brela atslēgšanās un turpmākie projekti un vēja parki. Visas šīs lietas izmanto vienu to pašu resursu, būvniecības resursu, tehniku, inženierus un izējmateriālus. Mums Latvijā resursi ir pieejams tikai 200 līdz 300 miljonu gadā. Rail Baltica būvniecība vien prasa 500 miljonus gadas. Praktiski mēs izmantojam pilnībā visu resursu tikai vienam. Mums tā resursa nav. Tāpēc pirmkārt jārunā ar Eiropu, otrkārt te var nākt būvēt arī vācieši, spāņi, lai nāk un finansē un būvē mūsu ārējo robežu. Protams, ka arī mūsu Latvijas kompānijas cik ir spējīgas piedalīties. Mēs redzam no Ukrainas piemēru, ka mums ir jābūt spēcīgai dronu ražošanai pašiem uz vietas. Mēs redzam, Ukraiņiem vieni iziet aptuveni 1000 dronu dienā. Ja? Tad ražošanas kapacitātei jābūt ir pietiekamai un efektīvai un lētai un neatkarīgai no piegādātājiem no malas. Mums jābūt sakārtotai civilai aizsardzībai, mums ir jāinformē cilvēki, jābūt instruktāžām, kā arī mums ir jābūt skaidrībai par patvērtnēm, tās ir jāizbūvē, par tām ir jāapziņo visa sabiedrība. Beidzot šīs šūnu apraide jāievieš un jāpārņem arī Ukrainas aplikācija, to, ko viņi mums dod pa velti, kādā veidā viņi visu sinhronizē sabiedrību par draudiem. Es šeit aicinu mūsu prezidentu Rinkeviču kungu beidzot rīkoties. Aicinu veidot jaunu valdību, spējīgu valdību, kas ir gatava uzņemties šo atbildību un šo uzdevumu, ieviest ļoti strauji, racionāli un efektīvi noteiktā laika nogriezienī. Un likt par atbildīgiem profesionāļus un politiķus vienlaicīgi tikai tādus, kas ir spējīgi un kompetenti pildīt šos pienākumus, nevis aizpildīt vienkārši amatu. Es un apvienotais saraksts esam nākuši, lai darītu. Tieši, lai vadītu šādu krīzes situāciju. Man ir, un apvienotais sarakstam ir tāda pieredze un ir tāda profesionāļi un speciālisti, kas ir rīcības spējīgi. Un mēs, apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību un varbūt arī ZZS ieklausīsies, esam gatavi realizēt šo drošības plānu reāli dzīvē, nevis tikai uz papīra. Es aicinu nopietni attiekties pret Latvijas drošību, lai mūsu sabiedrība ir mierā, lai cilvēki nebrauc prom, nepaniko, tad, kad cilvēkiem būs skaidrs plāns un skaidri uzvārdi un vārdi, kas ir gatavi šo plānu realizēt. Tāpēc esam lūdzu atbildīgi par mūsu Latvijas brīvību un nākotni.